No 2017. gada 1. janvāra Latvijā plānots ieviest jaunu uzskaites sistēmu, lai personas, kurām pienākas atvieglojuma braukšanas maksai sabiedriskajā transportā, varētu identificēt sevi ar bankas maksājumu kartēm. Ir izstrādāts noteikumu projekts, kas nodrošinās biļešu apmaksu ar norēķinu iestādes karti sabiedriskajā transportā, kas būs piesaistīta konkrētai bankai. Sabiedrisko organizāciju pārstāvji iebilst pret iecerētajiem grozījumiem ministru kabineta noteikumos, kas paredzēs, ka daļai pensionāru un invalīdu būs jāatver konts bankā, lai izmantotu braukšanas maksas atvieglojumus. Tādēļ tika nosūtīta vēstule valdībai, kuru parakstījuši biedrības Rīgas aktīvo senioru alianses, invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons, Kurzemes rajona pensionāru apvienības un cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības Motus Vitu vadības pārstāvji. Organizācijas pauž viedokli, ka sagatavotie ministra kabineta noteikumu grozījumu projekti ir absurdi un vērsti uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju naudas iekasēšanu. Pie tam sociālo grupu, kam pienāks braukšanas maksas atvieglojumi un kuras pirmām kārtām skars minētās izmaiņas, federācija un apvienību pārstāvji netika aicināti uz sēdēm, kurās tika apspriest šie grozījuma projekti. Diemžēl mūsu pieredze rāda līdz šim, ka tās diskusijas par šiem atvieglojumiem vai šīm kartēm ļoti reti līdz mums nonāk. Tie lēmumi tiek pieņemti vai diskusijas notiek parasti kaut kur neiesaistot mūsu organizāciju vai citas cilvēku ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas. Un kā rezultātā mēs bieži vien saskaramies ar to, ko dzirdam masu mēdījos, mēģinām sekotam līdzi, bet nevienmēr uzspējam kaut kādā veidā savu viedokli pateikt. Lai aizsargātu bankas interesi un gatavību attīstīt Jelgavas projektu, ministru kabineta noteikumu grozījumos ir paredzēti punkti, kas liedz visiem jaunas sistēmas lietotājiem veikt 100% priekšapmaksu. Šādi grozījumi nodrošina bankā iespēju saņemt papildus ienākumus 5% apmērā no braukšanas maksas pilnas vērtības. Grozījumos tiek minēts, ka visām personām, kas izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, ir jāapmaksā 100% biļetes vērtība, pēc tam no satiksmes ministrijas saņemot kompensāciju pārskaitījumu veidā. Tādējādi tev ir jāveido atsevišķs konts bankā, jāreģistrējās šajā bankā kā lietotājam, un atkal papildus apgrūtinājums ir tomēr vajadzētu būt vienādiem priekšnosacījumiem visiem banku lietotājiem. Ja tev ir, teiksim, SEB banka, tas nenozīmē to, ka tu nevari kādu pakalpojumu izmantot tikai tāpēc, ka varbūt kāda pašvaldība vai kāds ir izdomājis par to, ka jāsadarbojās ar kādu citu banku. Un atkal tā ir vēl viens apgrūtinājums, ka cilvēkam ir jāiet, jāstāv rindā, jāmēģina to karti dabūt, un tad atkal savā maciņā ieliekot ir vēl viena karte, kurai nekādas īpašas jēgas nav. Tā ir tāda vilšanās, man liekas, un jo vairāk tādi neveiksmīgi projekti veidojās, jo mazāk ticības cilvēkiem ir par to, ka šādas kartes tiešām kaut kādā veidā būs jēdzīgas un arī palīdzēs viņam ikdienas dzīvē. Izstrādātie projekti ir pretrunā normatīvajiem aktiem. Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums paredz zaudējumu kompensāciju pārvadātājam, nevis pakalpojumu sniedzējam vai biļešu tirgotājam. Izstrādes gaitā netiek ņemti vērā Labklājības ministrijas, Autotransporta direkcijas un citu pieaicināto pušu iebildumi. Komisijas sēdēs Autotransporta direkcija iestājās pret grozījumu ieviešanu esošajā redakcijā, tomēr šie iebildumi netika uzklausīti. Neizpratni jau rada pats pamatfakts, tātad anotācijā minēts, ka šie normatīvu aktu grozījumi ir veltīti, lai samazinātu skaidras naudas apriti sabiedriskajā transportā, bet viņi ir attiecināti tieši uz tām kategorijām – invalīdiem, bērniem, bāriņiem, politiski represētām personām un citām, kuras šobrīd izmanto 100% valsts atlaidzi braukšanai sabiedriskajā transportā. Tātad skaidras naudas apriti šeit vispār nenotiek. Ja? Tātad nesapratni ir starp pamatmērķi un izpildījumu. Lasot ministra kabineta noteikumu projektu, rodas pamatots jautājums, vai pirms šo noteikumu projektu virzīšanas izskatīšanai pietiekami tiks salīdzināta esošā un plānotā sistēma. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka valsts maksā tieši par braucienu transporta līdzeklī, tātad jābūt šai braucienu identifikācijai. Un arī jau pieminētā sistēma, kad naudai būtu jāiet caur bankām uz pēc tam personas kontu vai pārvadātāju kontu, mums tas liekas nevajadzīgi, jo tā sistēma, kas ir šobrīd, kad katra mēneša beigās satiksmes ministrija caur valsts kasi norēķinās ar pārvadātāju, viņa gluži mierīgi varētu tāda arī palikt. Latvijas Republikas Veselības ministrijas komunikācijas nodaļas vadītājs uzskata,
ka jāmēģina panākt atbalstu sabiedriskajām organizācijām un viņu viedoklis ir jāņem vērā. Veselības ministrija nav bijusi iesaistīta saskaņošanas procesā par šiem ministru kabineta noteikumiem. Ministru kabinetā bija virkne citas institūcijas, kas bija iesaistītas, gan Labklājības ministrija, kas ir atbildīgā ministrija par dažādām sociālajām grupām, tajā skaitā invalīdiem, bāriņiem, kas ir šo tiešām mērķa auditorija attiecībā uz atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā. Satiksmes ministrija, tāpat tās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts kancelē, personāla koordinācijas centrs, sabiedriskās organizācijas, kā tajā skaitā arī Latvijas pašvaldības savienība un citas. Līdz ar ko, protams, ir jāieklausās argumentos no sabiedrisko organizāciju puses un jāmēģina kopīgiem spēkiem novērst tās paustās bažas, kuras sabiedriskās organizācijas paudušas, un to sistēmu izveidot maksimāli draudzīgu ikvienam pakalpojumu saņēmējam un vienlaikus arī administratīvi viegli kontrolējumu, jo ņemsim vērā to, ka tā visa ir nodokļu maksātāja nauda un ļoti būtiski, lai tā uzskaita tiešām ir maksimāli efektīva. Protams, jāmēģina panākt arī atbalsts no sabiedriskajām organizācijām, kas ir būtiska, lai jebkurā gadījumā tā sistēma, kas nākotnē tiktu ieviesta, lai viņa varētu viegli realizēties. Sabiedrisko organizāciju vēstule ar iebildumiem par grozījumiem ministra kabineta noteikumos ir nosūtīta arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājai Aijai Barčai. Šīs vēstules mēs saņēmām otrdien. Deputātiem šī vēstule ir aizsūtīta. Deputāti ar to iepazīsies un nākošajā nedēļā mēs par to diskutēsim. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāju satrauc vairāk jautājumu, ieviešot jaunos grozījumus ministra kabineta noteikumos. Pirmkārt, vai valsts darba ekspertīzes ārstu komisija DEAKS, ko mēs atpazīstam Latvijā, pilnībā pārzina datu bāzi un vai viņi var uzticēt pārvadātājiem pirmās, otrās grupas invalīdus, represēto personu, bērnu invalīdu no bērnības pilnu informāciju. Otrs jautājums, kas man ļoti interesē, kā tiks noregulēts pirmās grupas invalīdiem un arī bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam brauciens kopā ar pavadošo personu. Un treškārt man ļoti interesē, kādas būs šīs izmaksas un kurš par to maksās. Es mazāk interesētos par to, kura būs šī firma, kura būs šī banka. Tas mani kā Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāji tik daudz neuztrauc, man uztrauc, kas par to maksās. Vai bankas kartes būs iespējams saņemt arī cilvēkiem, kuri dzīvo attālākos novados vai nelielās pilsētās, kur praktiski banku filiāli vairs nav. Vai šīs banku kartes varēs un kā varēs saņemt cilvēki, kur dzīvo pavisam tālos laukos? Kas notiks ar to naudu, kas būs kurā bankas kartē? Vai arī pensija uz šo īpašo karti jau būs jāpārskaita un arī vispārējie pavalsti. Tās ir pamatlietas, kas man interesē. Un man interesē šos terminālus vai kādā citā svešvārdā, kā viņi sauc, kurus būs jāievieto jebkurā autobusā, vilcienā, tramvajā, trolejbusā. Kas par to maksās, cik tas maksā. 24. martā ministru kabinets plānoja izskatīt jaunās e-karšu sistēmas ieviešanu sabiedriskajā transportā visā Latvijā. Tomēr šis jautājums atlikts izskatīšanai uz nākošo nedēļu, kad valdība gatavojas pieņemt grozījumus ministru kabineta noteikumos, bet neskaidro jautājumu ir daudz, tāpēc rodas bažas par tādu steigu un vai šos jautājumus var atrisināt tik īsā laikā. Es nekomentēšu, cikos un kad to skatīs valdība. Mūsu komisija izteiks savu viedokli un Saeimā ir iespējas arī gan pēc, gan izskatīšanas laikā izteikt savu viedokli, jo
Ņemiet tak vērā, ka Saeima ir ministru kabinetu un jebkura ministra darba devējs. Es savu viedokli izteicu arī pirmdien, kad zināju, ka iespējams būs ministra kabinetā jau skatīt jautājumu. Man ir iespēja sarunāties ar ministriju parlamentārajiem sekretāriem. Es biju gandarīta, ka otrdien ministra kabinets šo jautājumu tomēr neskatīja. Redzēsim, kā jautājums risināsies tālāk. Man ļoti gribās tieši tā, kā es saku jums, tieši tā es arī teikšu komisijas deputātiem sēdē. Un man ļoti gribētos nekādā gadījumā nenoliedzot, ka sistēma ir jāsakārto. Bet pēc taisnības uz ļoti nopietniem jautājumiem ir jābūt ļoti nopietnām atbildēm. Ņemot vērā, ka šie noteikumi vistiešāk skar iedzīvotāju grupas, kuras ir labklājības ministrijas kompetencē, centāmies iegūt labklājības ministra viedokli. Diemžēl pēc vairākiem mēģinājumiem tas mums neizdevās. Līdz ar to uz mūsu interesējošiem jautājumiem pēc vairākiem lūgumiem ministrs atbildes sniedz rakstiski. Vēstulē ministrs norādīja, ka kopumā labklājības ministrija atbalsta šos grozījumus, piebilstot, ka jaunā sistēma nedrīkst radīt papildus slogu atvieglotajām iedzīvotāju grupām. Norēķinu līdzeklis ir jāizsniedz bez maksas, turklāt informācija par cilvēku statusu jāiegūst no attiecīgajām datubāzēm. Labklājības ministrs aicina jaunos noteikumus apspriest arī ar šīs jomas nevalstiskajām organizācijām, lai dažādu sabiedrības interešu grupas pārstāvjiem būtu iespēja izteikt savu viedokļu un bažas par plānoto regulējumu. Ja sloks, kas rodas cilvēkiem, ir samērīgs ar ieguvumiem, kas rodas valstī no uzlabotās pasažieru uzskaits, tad risinājums ir pieņemams. Tā uzskata labklājības ministrs Uldis Augulis. Vēstuli no Rīgas aktīvo senioru alianses invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons, Kurzemes rajona pensionāru apvienības un cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības Motus Vita ministrs nekomentēja, acīm redzot nebija laika tajā iedziļināties. Cerēsim, ka valdība un Saeima nesasteigs grozījumu pieņemšanu un tomēr ņems vērā sabiedrisko organizāciju iebildumus un veiks izmaiņas, lai sabiedriskā transporta lietošana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām netiktu apgrūtināta.